Sveiki, šodien mēs atrodamies Ozokalnu motokrosē Siguldā, kur es braucu nacionālo kausu motokrosā B klasē. Kvalifikācijā man bija 5. pozīcija. Nav tas, ko es vēlējos, bet ir diezgan zolīts rezultāts. Trasa arī ir ļoti sarežģīta, ļoti grūta un dažviet dubļaina. Pēc 4 dienas ietiem nav vēl viss nožuvis. Tiekamies pēc pirmā brauciena. Tikko beidzās pirmais brauciens, starts nesanāca, sāku no pēdējās pozīcijas. Brauciena laikā atradu ļoti labas, ātras, daudz līnijas, kur arī sanāca apdīt daudz braucējus, kā finišā nofinišēju 5. vietā. Cerams, ka uz otro braucienu būs labāks starts. Tiekamies pēc otrā. Tikko beidzās otrais brauciens. Startā diži atkal nesanāca aiziet labām pozīcijām, bet 3 apus cīnījos par pozīcijām, aizskapājos līdz 7. 8. vietai. Un tad piedzīvoju tālākajā stūrī mazu kritienu, kas atsitā ļoti daudz vietas apakaļ. Bet piecēlos, nepadevos, cīnījos līdz galam, paliku 6. pozīcijā. Un šodienas kopvērtējumā paliku 6. vietā. Trasa bija ļoti laba, konkurenti arī ļoti labi, baigi negribēja laist garām. Un liels paldies sponsoriem!